Es ilgi domāju, filmēt šo video vai nefilmēt, jo tas materiāls var būt triggerējošs, bet es domāju, priekš tiem cilvēkiem, kas ir gatavi iet tajā nākamajā līmenī, tas varētu būt ritīgi vērtīgi. Vienmēr esi gatavs spontanitātei. Spontanitāte ir lieta, kura parādīs, vai tu esi gatavs iet nākamajā līmenī, vai arī tu vēl esi gatavs palikt turpat un ilgāku laiku, būt tajā pašā finansiālā līmenī, sajūta līmenī, emocionālā līmenī un respektīvi neko savā dzīvē nemainīt. Vēlreiz dziļi elpojam, ja? Tad tas ir baigi svarīgi. Es ilgu laiku savā dzīvē uzskatīju, ka es esmu racionālāks, ja es tur taupīšu, ja es tur visu laiku darīšu paredzami, tā kā ir pierasts, tā kā ir sen jau viss atrunāts, ja? Un es nezināju, ka patiesībā tas visu laiku turēja mani vecajā līmenī. Un es it kā gribēju jaunas lietas, jaunas mērķus, jaunu, kaut ko vienkārši jaunu savā dzīvē. Mēs visi to gribam. Bet mūsu attur, ja mēs esam konservatīvi un visu laiku paļaujamies tikai uz pagātnes pieredzēm un darām tikai tā, kā ir darīts pagātnē un neļaujamies nekam jaunam, jo visu laiku domājam tikai par drošību, lai mēs nekļūdītos, mūkam no kļūdām, nevis tiecamies uz izaugsmu. Un tā ir fundamentāla lieta, kas parādīs to, cik īsā laikā mēs varam iziet nākamajā līmenī. Tāpēc atļaujam sev būt spontāniem un tā ir atslēga uz nākamo līmeni.